hop, un viss. Davai, kačājam tos likumus. Rosnikov kungs, Jā. pabeidiet savu runu skaidrā latviešu valodā. Ko mēs vēl idiotisku izdomāsim, lai sabiedrību pārsteigt? Man likās, ka koalīcija vienīgā pratīgā partija ir Zaļzemnieki, bet Rokpeļņa kungs, ar katru dienu man liekas, ka viss. Kā tas varēja notikt? Pat Viktors ir pazudis. Īstais cīnītājs, mūsu vietējais Robin Hoods. Johaidi, Viss. Pazuda koalīcija, reāli. Tādu džeku jūs, piedodiet, pazaudējāt, ja? Man likās, ka tas ir topošais, prezidents vai premjerministrs. Nē. Jauna vienotība, viņi nolika pozu, tur hop, un viss. Dara, ko saka. Tā ir, kolēģi. Piedošanu, Viktor, ka tevi nav, un es tā runāju, bet tā ir. Kolēģi, tā ir. Un katru dienu, jebkuru vistrakāku ideju no jaunas vienotības Zaļzemnieki gatavi atbalstīt. Gatavi, bez problēmām. Jebkuru traku ideju progresīvie gatavi atbalstīt, kuri visu laiku saka, ka viņi ir par cilvēkiem, par savādāku domāšanu, par savādāku valsts pārvaldi. Vai tas ir savādāk? Vai tas ir savādāk, kolēģi? 70 centi par cilvēku par ko? Es vēlreiz atkārtošu, ejam veikalā, nopirkam kartupeļus, samaksājam kasieri 50 centus. Ejam kaut kur ēdnīcā, nopirkam karbonādu, samaksājam pavaram 30 centus par virsu. Davai, kačājam tos likumus tā, lai būtu vispār pa foršu. Rosnikov kungs. Jā. Mūsu kārtības rullis nosaka, ka mēs runājam valsts valodā, un kārtības rullis nosaka, ka mēs izkopjam savu valodu, kas pēc būtības nozīmē nelietot žargonismus un vulgārismus. Kačājam ir latviešu vārds. Tas ir žargonismu un vulgārismu. Jūsu runā ir bijis vairākas reizes, un lūdzu nesarunājiet ar sēdes vadītāju, kas nesaka jums piezīmi. Pabeidiet savu runu skaidrā latviešu valodā. Ja Nacionāla apvienība neiebilst, tad es uzskatu, ka es runāju pareizi. Es cenšos līdzināties viņiem. Tā kā viss. Tikai viņi var man likt atzīmes par valodu. Tā kā viss. Rosnikov kungs, jums nav tiesības apstrīdēt sēdes vadītāju piezīmi. Jūs varat tad zaudēt tiesības tālāk runāt. Pabeidziet runu par likuma projektu. Paldies, Zivtiņa kungs! Paldies, Zivtiņa kungs! Tieši tā! Nesarunājieties ar zāli, lūdzu. Nevajag mani ietekmēt. Tas ir sēdes vadītāja pienākums. Labi, kolēģi, jums šodien ir jumts, kas jūs piesaks, bet es domāju, ka no tā jūsu kauns nav mazinājies. Piedošana, kolēģi, nav mazinājies nekādā gadījumā. Katrs cilvēks, kurš tagad nāks aptieka, lai domā par to, cik jauna vienotība ir diža. Malači, kolēģi, tie, kas pie vesela saprata augsti godāt kolēģi, lūdzu atbalstīt. Paldies!